Labdien, tiešraides skatītāji! Esam pieslēgušies Latvijas studentu frisbija čempionātam, un šobrīd komandas Daugavpils Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte spēlēs spēli par 3. vietu. Tātad Daugavpils komandas sastāvā ir Sanita Greļevska, Lauris Priede, Aivis Romanovskis, Jānis Sokolovskis, Raimonds Sļesārevs, Baiba Lutere, Rihards Znotiņš, Didis Skriņģevskis, Andrejs Sergejevs, Brigita Greļevska, Kristīna Babris un Raitis Vabolis. Un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes komandas sastāvā ir Aleksandrs Smirnovs, Anta Freiberga, Karina Meldere, Līga Nātiņa, Annija Rēdele, Ralfs Miļušas, Paula Medzīte, Jānis Ondrups, Dainis Griestiņš un Toms Šilde. Tātad šodien komandas ir aizvadījušas apļa spēles, katra komanda izspēlējot ar katru. Un šīs divas komandas ir ierindojušās kopvērtējumā 3. un 4. vietā. Līdz ar to šobrīd izspēlēs mazo fināla spēli par 3. vietu. 5. vietā grupā ierindojās Latvijas Universitāte, un viņiem šīs sacensības ir jau beigušās pēc grupu spēlēm. Bet jāpiebilst, ka finālā tiksies divas spēcīgas komandas, jau divkārtēji čempioni Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī spēcīgie Rīgas Stradiņa universitāte, kuri arī ir apņēmušies pretendēt uz čempionu titulu. Šobrīd redzams, ka komandas sasveicinās un tiks izlocēts spēles disks par to, kuru komanda iegūs uzbrukumu. Spēles laiks būs 35 minūtes un līdz 13 punktiem. Un būs arī puslaiks pēc 20 nospēlētām minūtēm vai pēc nospēlētiem 7 punktiem. Izlozē ir uzvarējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, un tīri strateģiski gudrāk būtu ņemt aizsardzību. Un tīri tādēļ, ka 2. puslaika sākumā viņi varēs uzsākt to ar uzbrukumu. Jāmin arī, ka grupu spēles tika aizvadītas 25 minūtes garas un līdz 11 punktiem. Līdz ar to komandām nedaudz ir jāapdomā gan savas taktikas, gan jāizvērtē savu spēki, lai izturētu gan spēles laiks ir nedaudz ilgāks, bet 2 puslaiki var ietekmēt spēles gaitu. Un spēles laiks šobrīd ir jau sācies, un komandas nostājas uz līnijas, lai uzsāktu spēli. Pirmo pārmetienu no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veiks Jānis Ondrups. Un Daugavpils Universitāte varēs uzsākt savu pirmo uzbrukumu. Un tiek veikts veiksmīgs pārmetiens. Un Daugavpils Universitāte uzsāk uzbrukumu. Disks jau spēles vidū. Un tiek jau mest ap piespēles zonu. Tā gan nav īpaši sekmīga, jo 2 Lauksaimniecības universitātes spēlētāji ļoti veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Un arī viņi toņi sāk savu uzbrukumu pie diska Meldere. Nedaudz neveiksmīgi piespēle. Un Daugavpils Universitāte atkal var uzsākt savu uzbrukumu un atklāt spēles rezultātu. Pie diska Baiba Lutere. Rihards Znotiņš laukuma malā. Lauksaimniecības universitātes sēdz ļoti tehniski ar 2 spēlētājiem. Līdz ar to apgrūtinot iespēju pretiniekiem gūt punktu zonā, un tas arī veiksmīgi ir nostrādājis, jo daugavpilieši nespēja sekmīgi iezemēt disku zonā. Tālāk pie diska atkal Lauksaimniecības universitāte. Un uzbrukums tiek ātri zaudēts, jo pēc 2
pēc 2 piespēlēm tas nesekmīgi piezemēts zemē. Un atkal Daugavpilieši uzsāk uz savu uzbrukumu. Pustālu piespēles Notiņām. Un atkal neprecizitāte. Vēl neviena komanda nespēja atklāt spēles rezultātu. Būs interesanti, kurš tad to spēs pirmais. Pie diska Nātiņa. Tālāk Ondrups, laukuma malā. Atkal Nātiņa veidot saspēli. Ļoti veiksmīgi Jelgavieši spēlē un jau atklāt spēles rezultātu, gūstot punktu zonā. Piespēlēja Dainis Griestiņš Karīnai Melderai. Tātad 3 minūtēm tika gūts pirmais punkts un tas ir Jelgaviešu labā 1-0. Un atkal pārmetienu veiks Jānis Ondrups. Un Daugavpiliešiem šoreiz vajadzētu izmantot izdevību un arī gūt savu pirmo punktu. Ļoti veiksmīgi spēlēja Jelgaviešu aizsardzībā, jo Daugavpiliešiem ir apgrūtinoši uzsākt pirmos metienus. Pie diska Kristīna Bābris, tālāk Baiba Lutere piespēlē. Un ļoti veiksmīgi nospēlē, neizmetot disku no rokām. Atkal Kristīna Bābris un raida piespēles zonā, bet nedaudz nesakmīgi, jo tā izlido ārpus laukuma, jeb autā. Tālāk pie diska Jelgavietis Dainis Griestiņš. Veiksmīgi piespēlē Nātiņai un Nātiņa piespēlē zonā Jānim Ondrupam un veiksmīgi. Un tiek gūts jau otrais spēles punkts. Un atkal Jelgaviešu labā. Jāpiebilst, ka grupas spēlē Daugavpils universitāte uzvarēja Latvijas lauksaimniecības universitāti ar 11-3. Līdz ar ko iespējams Jelgavieši ir apņēmušies atspēlēties un šoreiz gūt uzvaru. Skatīsimies, vai tā arī notiks. Atkal uzbrukumā Daugavpils universitāte un cenšas atvairīties no Jelgaviešu spēcīgās aizsardzības un Jelgaviešiem par labu tā arī nostrādā. Un atkal pie diska Dainis Griestiņš. Un piespēles zonā Karīnai Melderai un gūts jau 3. punkts. Nospēlēts ir vien 5 spēles minūtes. Daugavpilieši jau nedaudz nokāruši galvas, bet tad, kā viņiem ir ļoti daudz spēlētāju arī maiņā, domājams, ka viņi spēs apspēlēt, ja nevar būt uzreiz tehniski, bet ar fizisko sagatavotību noteikti. Un pārmetiens nav bijis īpaši sekmīgs, tāpēc tas tiks novirzīts uz brika atzīmi. Tādējādi Daugavpils universitāte iegūs priekšrocību. Un šobrīd Daugavpils spēlētāji ir jau paņēmuši pirmo pusminūtes pārtraukumu. Iespējams, lai aprunātos un izveidotu kādu taktiku, kā atvairīties no Jelgaviešu spēcīgās aizsardzības. Minūtes pārtraukums ir beidzies, un Daugavpilieši, cerams, uzsākot šo punktu ar uzbrukumu,
spēs to arī veiksmīgi piezemēt zonā savam komandas spēlētājiem. Un Jelgavieši joprojām izmanto zonas aizsardzību. Kā redzams, pie spēlētāja ar disku ir 2 aizsardzības meitenes. Tādējādi nedaudz apgrūtinot metējam iespējas izmet disku. Daugavpilieši veiksmīgi to apspēlē un jau aizvirzēts līdz laukuma vidum. Seko piespēle pāri visam laukumam. Un pie diska šobrīd Znotiņš un Raida piespēle zonā un veiksmīgi beidzot nospēlē Daugavpils Universitāte un gūst savu pirmo spēles punktu. Rezultāts šobrīd ir 3-1 un priekšā gan ir Jelgavieši no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes. Tā kā šis ir Latvijas studentu frīzbīča čempionāts jauktajā grupā, tad uz laukuma vienlaicīgi var atrasties vai nu vienas komandas sastāvā 3 vīrieši un 2 sievietes, vai attiecīgi 3 sievietes un 2 vīrieši. Un to nosaka uzbrukuma komandas spēlētāji. Tādējādi izvērtējot, kas viņiem tajā brīdī ir izdevīgākā kāda taktika vai tam līdzīgi izspēle. Un veiksmīgi ļoti ātri ir nospēlējuši, ļoti ātru punktu izspēlējuši Daugavpils Universitāte un jau gūši savu otro spēles punktu un jau tuvojas klāt, lai izlīdzinātu rezultātu ar Jelgaviešiem. Šobrīd nospēlētas ir 9 spēles minūtes un rezultāts 3-2 joprojām Latvijas Lauksaimniecības Universitātes labā. Un Jelgavieši uzsāks savu uzbrukumu. Pie diska šobrīd Nātiņa. Piespēlē saspēles vadītājiem Jānim Ondrupam. Pie diska Šilde. Atkal Ondrups un Raida piespēles zonā. Ļoti veiksmīgi un tas tiek iezemēts un tiek gūts jau 4. spēles punkts Jelgaviešiem. Disku zonā ķēra Paula Mezīte no Jāņa Ondrupa piespēles. Un pārmetienu atkal veica Jānis Ondrups. Un Daugavpilieši uzsāk uzbrukumu. Skaista ap 3. piespēle pāri visam laukumam, atbrīvojot spēlētājus. Pie diska Sergejevs. Lauris Priede. Tālāk Baiba Lutera un Raida piespēles zonā. Un veiksmīgi to ķer Andrejs Sergejevs. Rezultāts šobrīd 3-4. Un tas ir joprojām Jelgaviešu labā. Bet acīm redzot, minūtes pārtraukums ir Daugavpiliešiem nācis ļoti par labu. Un viņi ir uzsākuši nedaudz spraigāku un ātrāku spēli. Pārmetienu veiks Daugavpils komandas spēlētājs Lauris Priede. Un Jelgaviešiem tiek dota iespēja pierādīt sevi uzbrukumā. Pie diska pirmais Jānis Ondrups. Viņš ir šīs komandas saspēles vadītājs. Raudzīsim, kādu izspēli veiks Jelgavieši. Piespēle Līgai Nātiņai. Atkal Jānis Ondrups. Anija Rēdele un raidīja piespēles zonā, bet veiksmīgi nospēlēja Daugavpiliete Brigita Greļevska. Un piespēle tika izsista ārpus laukuma un tiek dot iespēja Daugavpilī veikt savu uzbrukumu. Pašā tālākajā aizsardzības zonā Lauris Priede
Tālāk Raitas Vabolis, laukuma malā. Jelgavietis joprojām turpina spēlēt zonas aizsardzību. Daugavpilieši veiksmīgi spēlē. Un pie diska jau Kristīna Babris. Komanda ir aptuveni laukuma vidū. Un piespēles zonā. Un to veiksmīgi pēc Laura Priedes piespēles noķer Kristīna Babris. Un rezultāts tiek izlīdzināts 4-4. Šobrīd nospēlēts 13 spēles minūtes. Tā kā kopējais laiks ir 35 minūtes. Viss vēl var mainīties. Bet cīņa jau paliek ļoti interesanta. Un Latvijas Lauksaimniecības universitāte sāks savu kārtējo uzbrukumu. Pie diska pirmais Jānis Ondrups. Tiek salauzta atvērtā piespēles puse. Veiksmīgi tiek iegūts spēles laukums. Pie diska Līga Nātiņa atkal Ondrups saspēlē. Un piespēle Dainam Griestiņam zonā. Rezultāts tiek jau palielināts Jelgaviešu labā, un tas šobrīd ir 5-4. Pārmetienu veiks jelgavietis Dainis Griestiņš. Pārmetiens veikts sekmīgs. Pie diska Andrejs Sergejevs. Piespēle Baibai Lutarei. Atpakaļ Sergejevs. Joprojām ļoti veiksmīgi jelgavieši spēlē aizsardzībā, un daugavpiliešiem ir nedaudz apgrūtinoši veikt savus izspēles. Laukuma vidū Kristīna Babris, un jau komanda tuvojas zonai, lai raidītu punktu komandas spēlētājiem. Ir diskus Sergejevs, atkal Kristīna Babris. Baiba Lutere, līdz zonai atlikuši 1-2 metri. Pāri visam laukumam piespēlē Rihardam Znotiņam. Aivis Romanovskis raida piespēles zonā, un Baibai Luterei veiksmīgi. Un rezultāts atkal tiek izlīdzināts, un šobrīd tas ir 5-5. Jāatgādina, ka pēc 7 punktu atzīmes būs puslaiks. Un raudzīsim tad, kura komanda pirmā spēs šo punktu limitu sasniegt. Un kārtējo uzbrukumu veids jelgavieši. Ir redzama spēlētājiem, ka ir notikusi spēlētāja maiņa laukumā. Un šoreiz gan tas komanda nav varējusi saspēlēties tik labi, lai noturētu savu uzbrukumu. Un šobrīd daugavpilieši mēģinās gūt punktu. Pie diska Lauras Priede raida piespēle pāri visam laukumam Sergejevam. Viņš jau meklē savu komandas spēlētāju zonā. Atkal Lauras Priede, atkal Sergejevs pāri visam laukumam. Vidū Romanovskis, Lauras Priede, Baiba Lutere un piespēle zonā. Bet aizsardzībā veiksmīgi nospēlē jelgavietis Dainis Griestiņš. Un tiek raidīta tālā piespēle. Un tā netiek ķerta veiksmīgi. Lauksaimniecības universitāte centās gūt ātru atspēles punktu, bet šoreiz tā nebija sekmīga. Un atkal daugavpilieši pie uzbrukuma diska. Tiek uzmantots ļoti daudz trešās augstās piespēles, tādējādi apspēlējot pretiniekus ļoti ātri. Un pēc Sergejeva piespēles Kristīna Babris
iezemēja disku un gūst jau 6. punktu savas komandas labā. Un pirmo reizi Daugavpilieši izvirzās vadībā. Pārmetienu veiks Daugavpils spēlētājs Rihards Notiņš. Un jelgaviešiem atkal iespēja turpināt savus uzbrukumus un izlīdzināt rezultātu. Pie diska Līga Nātiņa savā aizsardzības zonas galā. Tālāk Karina Meldere, Dainis Griestiņš. Piespēle Tomam Šildem. Komanda diezgan lēnām virzās uz priekšu, bet pacietīgām piespēlēm. Atkal Dainis Griestiņš. Karina Meldere un tiek piespēlēts zonā un veiksmīgi. Un punktu gūst Anija Rēdele. Un rezultāts tiek izlīdzināts un šobrīd tas ir 6-6. Tad nākamā komanda, kura gūs punktu, tā aizies ar +1 pārsvaru puslaikā. Pārmetienu veiks Dainis Griestiņš no Jelgavas komandas. Un Daugavpiliešiem ļoti izdevīga pozīcija gūt šo 7. punktu, kas aizvedīs viņus puslaikā ar mazo uzvaru. Pie diska Raitis Vabolis. Piespēlē Baibai Luterei. Ļoti veiksmīgi salauza jelgaviešu aizsardzību. Pie diska Didis Skriņčevskis un piespēle zonā Raitim Vabolim. Un Daugavpilieši guva šo iespēju iet puslaikā ar pārsvaru. Rezultāts šobrīd 7-6. Un Latvijas Lauksaimniecības universitāte nākamo puslaiku uzsāks ar uzbrukumu. Puslaiks ilgs aptuveni 2 minūtes. Un pēc tam arī atgriezīsimies tiešraidē. Un puslaiks ir beidzies. Un Daugavpilieši uzsāks šo punktu ar aizsardzību, dodot iespēju jelgaviešiem gūt 7. punktu. Pārmetienu veids Rihards Notiņš. Un pie diska pirmais Jānis Ondrups un veiks saspēli savā komandā. Pie diska Karina Meldere.
Veiksmīgi pārmetiens Līgai Nātiņai, atkal Ondrups, jau tuvojas zonai. Karina Meldere, Jānis Ondrups, atkal Dainis Griestiņš un lēcienā piespēli noķer Anija Rēdele. Bieži šāda situācija, kad meitenes piespēli noķer lēcienā, nav. Tādēļ šādas iespējas ir ļoti patīkami redzēt. Rezultāts ir atkal izlīdzināts 7-7. Pārmetienu veiks Jānis Ondrups. Un Daugavpilī iespēja izvirzīties vadībā. Pie diska Andrejs Sergejevs. Saspēlē Rihardam Znotiņam. Jelgavieši joprojām turpina zonas aizsardzību, kad pie spēlētāja ar disku ir 2 sedzēji. Trešā piespēle pāri Sergejevam. Baibai Luterai atkal trešā piespēle un atkal trešā piespēle jau tuvu zonai. Un nākamā piespēle veiksmīgi ķēr Rihards Znotiņš. Un komanda Daugavpils Universitāte izvirzās vadībā ar 8-7. Līdz spēles beigām ir atlikušas 11,5 minūtes. Izskatās, ka cīņa par 3. vietu noritēs līdz pat spēles pašām beigām. Atgādināsim, ka rezultāts pagaidām beigsies pie 13 punktiem, ja vien laiks līdz tam jau nebūs beidzies. Un Lauksaimniecības universitātes spēlētāji atkal uzbrukumā. Pagaidām saspēle notiek starp saspēles vadītājiem, un tur aizsardzībā veiksmīgi tikko nospēlēja Rihards Znotiņš, dodot iespēju savai komandai Daugavpils Universitātei gūt jau 9. spēles punktu savā labā. Pie diska Andrejs Sergejevs, laukuma malā. Piespēlē to Znotiņam. Baibai Luterai, laukuma vidū. Atkal Sergejevs. Gandrīz piespēle izsita Jānis Ondrups no jelgaviešiem. Un piespēlē zonā Rihardam Znotiņam no Andreja Sergejeva. Un komanda izvirzās jau 2 punktu pārsvarā, gūstot rezultātu 9-7. Pārmetienu veiks daugavpilietis Lauris Priede. Un jāraugās, ka Lauksaimniecības universitātes spēlētāji mēģinās noteikti gūt šo punktu, lai jau izlīdzinātu spēles rezultātu savā labā. Veiksmīgi saspēlējis Ondrups ar Nātiņu. Un gandrīz jau tiek gūts punkts zonā, bet aizsardzībā spēlē Dīdzis Skriņčevskis no Daugavpils universitātes. Jādomā, ka jelgavieši spēlēs nedaudz piesardzīgāk, izspēlējot ar īsām, drošām piespēlēm, nevis ar 3. piespēlēm zonā. Un jelgaviešiem atkal bija iespēja gūt punktu, un tas arī veiksmīgi izdevās. Un Karina Meldere piespēlēja Paulai Meidzītai zonā. Pirms tam novērojām, ka brīdī, kad disks tika mests zonā, bet izskatījās, ka daugavpiliešu komandas spēlētājs to izsita. Visticamāk, ka tur bija sots. Līdz ar to disks atgriezās atpakaļ Jelgavas spēlētāju komandā. Un rezultāts šobrīd ir 9-8.
Daugavpiliešu labā. Un viņi arī uzsāk nākamo uzbrukuma punktu. Uztālā piespēle, bet to veiksmīgi pārtver Toms Šilde no Lauksaimniecības universitātes. Un atkal Ondrups pie no Jelgaviešiem un jau gūst punktu. Un rezultāts tiek izlīdzināts 9-9. Punktu zonā guva Ralfs Miļušas. Tas ir viņa pirmais punkts šajā spēlē. Līdz spēles beigām atlikušas ir 7,5 minūtes. Un komanda, kura vēlas uzvarēt, pirmajai jāsasniedz ir 13 punktu robeža. Un uzbrukumu uzsāk Daugavpilieši ar pustālu piespēli. Tagad nav šoreiz sekmīga. Un jelgavieši uzreiz uzsāk savu punktu. Pie diska Ondrups. Bet veiksmīgi nospēlēt zonā aizsardzības spēlētājs Rihards Notiņš. Un atkal Daugavpilieši pie uzbrukuma. Ļoti daudz komandu izmanto trešās piespēles. Arī šobrīd piespēle jau tuvu pie zonas. Uz zonā to gūst Lauris Priede pēc Andreja Sergejeva piespēles. Un jau atkal Daugavpilieši izvirzās vadībā ar +1 punktu. Rezultāts šobrīd 10-9 Daugavpiliešu universitātes labā. Pārmetienu veids Daugavpilietis Andrejs Sergejevs. Un uzbrukumu no jelgaviešiem uzsāk Dainis Griestiņš. Pie diska Toms Šilde. To gan nepārāk veiksmīgi mēģināja pārmest savam komandas biedram. Un nebija, kas to notvertu. Daugavpilieši spēlē šobrīd ļoti pacietīgi. Un vāc katru mazu piespēlītu un katru punktu zonā. Ļoti veiksmīgi nospēlē Rihards Notiņš, dodot augstu trešo piespēli Raitim Vabolim. Un Daugavpils izvirzās jau atkal 2 punktu pārsvarā. Un rezultāts šobrīd 11-9 Daugavpiliešu labā. Līdz spēles beigām atlikušas 1,5 minūtes. Bet Daugavpilī ir lieliskas iespējas šajās 5 minūtēs gūst jau 2 punktus un svinēt uzvaru. Skatīsimies, vai jelgavieši to pieļaus. Veiksmīgi spēlēja Līga Nātiņa, tālāk Jānis Ondrups. Un ātrs uzbrukums jelgaviešiem un tiek gūts punkts. Jānis Ondrups piespēlēja Anijai Rēdelei. Un Anija jau atkal piespēli noķēra lēcienā, piezemējoties zonā. Rezultāts šobrīd 11-10. Šis bija ļoti ātrs izspēles punkts, jo tas tika aizdīts 1,5 minūtes garumā. Un pārmetienu veids Jānis Ondrups. Un uzbrukumu no Daugavpiliešiem uzsāk Raitis Vabolis. Viņš kopā ar Rihardu Notiņu vada šī punkta izspēli. Un Raitis Vabolis rāda, ka viņš ir brīvs, viņu nesadz, jo jelgavieši ir izmanto atkal zonas aizsardzību, kas nozīmē, ka vienmēr viens pretinieku komandas spēlētājs būs brīvs. Ļoti pacietīgi spēlē Daugavpilieši. Joprojām viņi ir apmēram laukuma vidū. Pie diska Notiņš. Tālāk Sanita Greļevska. Atspēlē Raitim Vabolim. Neliela nesaprašanās bija Daugavpilieši savā starpā.
Bet veiksmīgi joprojām viņi turpina savu uzbrukumu. Znotiņš piespēlē Aivim Romanovskim. Viņš Kristīnai Babris. Un viņi jau cenšas gūt punktu zonā. Pie diska Sanita Graļevska. Un veiksmīgi piespēli noķēra Aivis Romanovskis. Un komanda izvirzās jau atkal 2 punktus priekšā. Rezultāts 12-10. Un, lai noslēgtu šo spēli, daugavpiliešiem ir jāgūst vēl tikai 1 punkts. Toties jelgaviešiem, ja grib svinēt uzvaru un iegūt 3. jeb bronzas godalgu, viņiem ir jāgūst 3 bezatbildes punkti. Tā kā viņi šo punktu uzsāks ar uzbrukumu, tad viņiem ir ļoti lieliski iespēja to arī paveikt. Un pie diska Jānis Ondrups. Tālāk Karina Meldere. Atspēlē Paulē Mezītai, un viņa raida piespēles zonā. Tur gan piespēli nesagaida jelgaviešu spēlētājs. Un Daugavpilī ir iespēja gūt pēdējo uzvaras punktu. Raudzīsim, vai tas arī notiks. Pie diska Rihards Znotiņš. Kopā ar Didis Skriņčevsku viņi vada šobrīd saspēli. Acīm redzami, jelgavieši ļoti labi strādā aizsardzībā, jo Daugavpiliešiem nav kur izskriet. Toties Rihards Znotiņš veiksmīgi piespēlē Didim Skriņčevskim un tiek svinēta uzvara par 3. vietu. Rezultāts 13-10 Daugavpils komandas labā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte šajās sacensībās gūs 4. vietu. Apsveicam Daugavpils universitāti un jau pēc neilga brīža, aptuveni 5 minūtēm,